Sveiki, traka tauta! Te Georgs. Columbia Pictures Retro jau piedāvā unikālais motors jau 360 uz pārdošanu. Jā, nu šodien ir 20. augusts, laiks ir aptuveni kaut kur jau 15 pāri 12. Nu, šodien gan ir foršais laiciņš, nu saulīt spīt, nu tā nepajokam. Laikam vajadzētu kādu līkumu izšaut. Tiešām kādu līkumu izšaut. Nu lūk, unikālais motors jau 360 uz pārdošanu. Kāpēc viņš ir unikālais? Tāpēc, ka 95% viņš ir salikts no absolūti jaunam detaļām. Absolūti jaunam gan čehu, gan čehoslovāku. Nu, man vienkāršāk un izdevīgāk pateikt, kas ir lietots. Lietots ir sajukkuris komplektā, ideāla stāvokli, vienkārši ideāla stāvokli. Izņemot diski. Diski gan ir jauni, čehu. Gribēju vispirms uzstādīt čehoslovāku korķiniekos, bet man tur kaut kas nepatika. Un es no tiem korķiniekiem atteicos un uzliku čehu. Čehu Feredo, kā saka, diskus. Lietots pusautomāts, bet viņš vairs nav lietots, viņš ir restaurēts un kalpo labāk nekā rūpnieciskais, jo tur viss ir samainīts, vīzuls, dakša, zops, divas asītes, viss ir samainīts, nu, pilna rokas piestrādē. Nu, ļoti labi strādā kalpo pusautomāts. Tā kā viņš vairs nav lietots, viņš ir, nu, jauns. Lietots ir karburators. Karburators ir pēc modeļa SBD 17B, bet viņam ir uzstādīta jauns uzgrieznis virpots, jo karburātoram kakliņam vītne bija pa galam, un tas uzgrieznīts neturējās, nevarēja pievilkt vāciņu, karburātoru vāciņu, rāva nost, nu tad man te virpotēs uztaisīja, jo karburātors ir ļoti labs, paklausīgs, dīzes 9650, viss tā kā pienākās. Te karburātoram ir buksiņa ar kantīti, lai gumiju varētu savilkt ar kaut kādu hamotu vai savilcēju. Kā tā, kas mums tālāk? Tālāk, kārba absolūti jauna, 34. izņemot viens zobrets, tas ir palīgs zobrets trešam robam. Nu, viņam var izmantot gan trešam, gan otram, jo viņi abi divi vienādi un praktiski nav nokaujami. Nu, tas te vienīgais lietot zobrets ir čehoslovāku un kārba ir čehu. Īsās 12 zobi, sekundārās 53 diametrā. Dakšaņas ir 38, kulisa 38, pirmais rops uz leju, viss ir pārtaisīts, nošeibots, viss zobreti noslīpēti, viss, nu, pilna rokas piestrādē. Nu, kārba šansi baigi forši. Pirmais rops uz leju. Nu, te ir dzimtais omīts kurbulis. Dzimtais, viņš ar to mazu līkumiņu, nu, viņš ir restaurēts, chromēts, viss, te ir tas uzgrieznīts septītnieks, arī unikālis, nu, jo dabā tāda nav. Čehu gūmiņa, kika asim uzstādīt divi blīvslēgi, kiks ir jauns, pārsliks ir jauns, kika pusmēnesis ir jauns, ķēde jauna, uzstādīts ķēdes mierinātais. Te divi uzgriežņi var redzēt. Ir. Nu, kārba absolūti jauna. Ķēde jauna, nu, kuris lietots, to es teicu, bet ideāli stāvokļi, reāli ideāli stāvokļi, nu, baigi foršais kurvīts. Klokene vispār unikāla. Klokene ir čehoslovāku, tā bija konservēta, 3 gadus pie manis nostāvēja, nu, beidoties viņu ielika motorā uz pārdošanu. Klokene absolūti jauna, nelietota, nocentrēts viss līdz 3 sotakiem, pārbaudīts steinlē, viss tā kā vajag. Uzlabot ceļošanas kanāls blīvēmiem pa vidu, tagad viņš sakrīt kopā ar starpgabalu. Pildīts starpgabals nav. Tas ir bez jautājumiem, tikai pildīts. Visi gultņi ir jāpāņu. Klokiene nošeibota, šeibam gan bija kaut kur 1,5–2 mm no abām pusēm jāliek. Nu, nošeibotas viss, nu, tur tā panopietnām. Galas sēdināts, galas ir jaunas, stiklas trūklotas sēdinātas. Cilindri ir riktīgi strūkloti, nogruntēti, viss noslīpēts, 6 sotaki. Noslīpēts viss, apstrādāts viss lūkas.
apstrādāts lūks un attaukots un nokrāsots. Riktīgi nokrāsots ar akrilu krāsu. Nu, viss tā kā vajag. Virzuļi ir Čehu, otrais remonts, nobalansēti abi divi, nosvaroti abi divi, tur tā riktīgi. Nu, lūk, viens no pēdējiem motoriem, kas man iet uz pārdošanu, tā kā, ja kādam ko vajag, laiks vēl īstais, tā kā var likt rāmi un sīst dūmā. Tā, kas mums tālāk? Tālāk mums ir vape 14 volti uzstādīta, velkošā zvaigzne 17, tā ir paredzēts omītei. Sekundārai as ir uzstādīts divrīdnu gultnis 205. Tehnoloģija ļauj to izdarīt. Jā, pusautomāts ir restaurēts, to es jau stāstīju. Nu, kaut kā tā aptuveni. Sveces ir Brīsks 15. Jā, mums divas jaunas. Dačiks jauns, arī neitrālais tur var redzēt. Jā. Nu, motors tiešām labs, viņš rūts, tik forši rūts. Nu, pirmie, teiksim, pirmie 125 km viņš man nogāja stendā. Tagad ir 7,44, bet bija 7,315. 125 km viņš man noripināja stendā. Nu, viss kārba šancē, slēdās, viss forši. Nu, labs motoriņš, tā kā jaunais saimnieks būs, tiešām būs apmierināts, jo motors ir, unikālais tiešām, 95% jaunas detaļas. Pilna rokas piestrāde, jā, un karburators ir paklausīgs. Nu, tāds baigi foršas karburators. Karburatoram uzstādīts jaunais drosels, jā. Tur ir jaunais drosels, jo visiem karburatoriem ir slimība, tas ir viņam iekšā kakliņa diametrs, jā. Nu, brīžiem pat jaunais droselīts arī tā kā grib drosku ļurināties, bet tas uz ātrumu, kas saka, netraucē. Karburators paklausīgs, iet baigi labi. Nu, tāds te no pēdējiem modeļiem, kas man ir uz pārdošanu. Unikālais motos jau 360, tā kā kādam, kaut kas ir interesants, jā, tā kā, zvaniet, rakstiet, esmu viegli sasniedzams, tā kā tā. Nu, lūk, paldies par uzmanību, neesmu baikers, esmu motociklists, rakstiet, zvaniet, visu labo, tiksimies uz ceļā.